Labdien! Mani sauc Viktorija. Vispirms es gribētu pastāstīt jums par to, kāpēc es nolēmu piedalīties konkursā uz vietu jūsu komandā. Kad es sāku rakstīt savu maģistrā darbu, es uztaisīju nelielu eksperimentu. Tas bija pirms 2 gadiem, 2011. gada septembrī. Es izbraucu ar riteni Daugavas salas un abus Daugavas krastus. No Andrijas salas līdz tirdzniecības centra Mols Daugavas labajā krastā un no Ķīpseles līdz tirdzniecības centram Rīga Plaza Daugavas kreisajā krastā. Toreiz, neskatoties uz skaisto laiku, ceļš bija grūts. Grūti bija šķērsot krasta un Mukusalas ielas, lai tiktu pie upes. Grūti bija gan uzbraukt uz tiltiem, gan izbraukt zem tām. Bet visgrūtākais posms, manuprāt, bija Daugavas labais krasts, no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam. Krastmala bija sagrauta. Ar savu mazo ritni es knapi varu pabraukt. Dažus posmus man bija jāpaceļ ritnis un jānes tās līdzi. Šodien krastmala izskatās pavisam savādi. Tā ir atjaunota, uzlabota, labi iekārtota un skaista. Protams, tā izskatās pavisam savādāk, nekā es iedomāju savu maģistra darbā, bet svarīgi ir tas, ka šī krastmala tomēr tika uzcelta. Toreiz savu maģistra darba es piedāvāju ne tikai krastmalas rekonstrukcijas projektu, bet arī telpisku attīstības koncepciju atpūtas vietām Rīgā. Šī koncepcija paredzēja ainavas parku ierīkošanu Daugavas salās. Tikko es pabeidzu savu maģistra darbu, kā Lucavas sala tika labi iekārtots jaunais parks, kas ir šobrīd populāra rīdznieku atpūtas vieta. Šie divi projekti, Sarkanas Pīķeru krastmala un parks Lucavas sala, ir tie, kuri mani pārsteidza un iepricināja, jo līdzīgus piedāvājumus es izteicu savu maģistra darbā. Uz šiem diviem piemēriem var redzēt, kā attīstās mūsu pilsēta, Rīga, un, manuprāt, tas ir arī jūsu komandas panākums. Es uzskatu, ka strādājot jūsu komandā, es arī varu darboties par labu Rīgas attīstībai, un tas visas idejas, kas man nāk prātā par Rīgas telpisku uzlabošanu, var palikt ne tikai vienīgi uz papīra, bet arī tikt realizētas dzīvē. I am an architect and an urban planner. As we say, architects create objects, and planners create connections between those objects. I am proud that with my education, I can do both. I received my urbanism education abroad in the Netherlands. I've done and learned there a lot of new things. I studied to bike all year round, even in winter. I've entered 2 student societies. One of them was Salsa Student Society, and the other was Urbanism Student Society. I've actively participated in social life of these societies, and I even created a yearbook for one of them. But what is most important, I've learned how to work together in project teams with my fellow students. Now I would like to implement all my skills and knowledge I've learned abroad here, in Latvia. Как вы уже догадались, мое основное хобби – это живопись. Я начала писать маслом около года тому назад. И здесь вы видите первые результаты. Мне сказали, что композиция моей картины очень похожа на произведение Густава Климта. Это правда, я вдохновилась его работами, создавая свою. Как говорил Квентин Тарантино, заимствуют посредственности, а профессионалы воруют. Я считаю, что его высказывание отразило суть современного творческого процесса. Действительно, к настоящему моменту человечество сгенерировало и воплотило в жизнь огромное количество идей. Y нужно этими идеями пользоваться. Creo que el lenguaje es el instrumento de comunicación. Si nos entendemos, no importa el idioma que hablemos. Cuando estaba volando desde Buenos Aires a Madrid, hablé con la mujer que estaba sentada a mi lado. La mujer era argentina, por lo tanto, hablamos todo el tiempo en español. Yo había estudiado español solo por unos meses. Sin embargo, la mujer y yo hablamos casi por 12 horas. Hablamos de todo, desde mis impresiones de Buenos Aires, la calidad de su gente e impresionante arquitectura, hasta Enrique Iglesias y su último disco. Cuando no sabíamos qué palabra usar, recurríamos a expresarnos con las manos. Fue fácil porque las dos teníamos la intención de entendernos.